24. augustā Jelgavā jau 13. reizi tika svinēti piena, maizes un medus svētki, kas pulcēja vairāk kā 150 gan piena, gan maizes, gan medus ražotājus no visas Latvijas. Šo garšīgo un veselīgo svētku apmeklētāji, kārtīgi pēduši, varēja doties un vērot uz Lielupes notiekošo 11. piena paku laivu regati. Nu jau mēs droši varam teikt, ka Rasa piena paku laivu regata 11 gadu vēsturē ir kļuvusi par lielāko piena paku laivu regati Eiropā. Un pulcēja šogad 36 komandas, un šie peldlīdzekļi tika veidoti no 40,000 Rasa piena pakām. Katru gadu komandas pārsteidz ar savu izdomu, savu atraktivitāti, un arī dalībnieki jau var sapratuši, ka ne jau ātrumā ir tas spēks, bet dažādās interesantās idejās, ko arī vērtē žūrijas komisija, piešķirot nominācijas. Šogad tās tika 9 komandām. Minēšu kaut vai dažas, kā oriģinālākā laiva, traknākais piena plosts, vai arī nominācija pilnīgs sviests. Par piena paku laivu regatas vērienīgumu liecina plašais dalībnieku un skatītāju pulks, kas ieradušies arī no ārzemēm. Bet, ja atgriežas pie piena, maizes un medus svētkiem, tad jāuzsver, ka šogad tajos bija jaunums. Kā jaunums arī šajos svētkos lielais projekts Lauki ienāk Jelgavā, kur varēja gan nobaudīt vietējo ražotāju jaunumus un produkciju, kā arī iepazīties tuvumā ar dažādiem mājdzīvniekiem. Ar informatīvās kampaņas palīdzību tiek popularizēta lauksaimniecības loma un neatsveramā nozīme visas sabiedrības labā. Tajā skaitā bērniem un jauniešiem tiek veidota izpratne par lauksaimniecības produktu daudzveidību un plašo produktu klāstu, ko ik viens lieto ikdienā, bet neaizdomājas, ka viss pirmsākums ir lauku sēta, saimniecība un lauku vide. Mūsu bērni šodien daudz ko nezina. Nezinu, kā maizīte rodās, nezinu, kā piens pudelē rodās. Un tās visas lietas ir ļoti svarīgas, lai mēs vairāk saprastu dabu, vairāk saprastu laukus un vairāk domātu par to, cik veselīga mums ir pārtika. Kā šī veselīgā pārtika rodās? Faktiski pateicoties arī tagad jau nelaikim Ivaram Andiņam, kurš iztaisīja pētījumu ar mazpulcēniem 2-3 mēnešu atpakaļ skolās, kur kartupeļs aug. Un lielākoties bērni atbildēja, ka kartupeļs aug virs zemes, nevis zem zemes. Tā nav normāla situācija Latvijā. Projekts Lauki ienāk pilsētā tiek realizēts ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Tā idejas autors un realizētājs ir Latvijas Lauksaimniecības Universitātes mūža izglītības centrs. Projekta sadarbības partneri ir Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai, Zemnieku saima, kā arī dažādi starptautiskie partneri. Mūsu vēlme parādīt to, kas ir Latvijā, un Eiropas komisijas vēlme parādīt, kas notiek Eiropā, patiesībā ir viena un tā pati. Tā mēs saņēmāmies, meklējām partnerus, jo mēs sapratām, ka vieni Latvijas Lauksaimniecības universitātei mēs nevaram un arī nevajag vieniem. Vajag nākt visiem kopā, lai parādītu, kas ir. Ikdienā ir tā, ka, ja runā par lauksaimniecību, tad mūsu centrā un vispār universitātē, kā nekā tā ir lauksaimniecības universitāte, ir tiešām ļoti daudz dažādas lietas, kas ir saistīts ar lauksaimniecību. Un mēs kā mūža izglītības centrs gan lauksaimniekiem, gan vienkārši interesantiem piedāvājam dažādas arī kursus, tā teikt, iespēju sev pilnveidot. Mūža izglītības centrā strādā ļoti jauka komanda. Un es gribētu teikt, ka šī komanda ir spējīga uz daudziem pasākumiem, un šāds pasākums, kā Lauki ienāk pilsētā, mums arī bija ļoti liels izaicinājums, bet kā jūs redzat, es domāju, ka tas ir izdevies. Ja nāk klāt bērni, kuriem ir jāizdara konkursā, jāuzzīmē zīmējums, viņš apsēžās salmos, jo tas ir noteikums jāapsēžās salmos, tad vecāki brīnās par to, ka dzīvokli viņš nevar nepiespiest viņu pie galda uzzīmēt kaut ko negultā. Te viņš brīvprātīgi paņem zīmuļus un papīru un apsēžās salmos. Tas nozīmē, ka tomēr mēs esam dabas bērni un ka kaut kā jāmaina tas viedoklis. Kā būs lauksēta bez kārtīga traktora šodien, 21. gadsimtā? Tie puikas mazie, kas iekāp traktorā, viņi saprot, ka traktorā jau šobrīd ir līdzīgi kā lidmašīnā.
Ja, tad tur būs jāmācās, ir vajadzīga izglītība, ir vajadzīga prasme un iespējas Latvijā ir bez gala daudz. Daudziem bērniem ļoti patīk tie mazie skaistie raibie sivēntiņi, kas ir, viens otrs bērns apstājās pie ponija, kuru nav redzējis, kāds tas dabā izskatās un pat nezinu, kas tas ir par dzīvnieku. Tā kā šeit tas jau vienmēr ir ārkārtīgi interesanti vērot, un es apskaužu zināmā mērā bērnus par to, ka viņiem tas ir pilnīgi kaut kas jauns, un tas pirmreizīguma iespējas ir ļoti svarīgs. Protams, situācija nav tik traģiska, kā sākumā varbūt liekas. Šajā pasākumā varēja sastapt arī jauniešus, kas ar laukiem ir uz tu. Man liekas, ka lauki ļoti laba lieta, jo tur varu vienkārši brīvs būt ļoti. Vēl nezinu, būšu zemnieks vai otra lietas būšu ugunsdzēsējs, bet es nezinu vēl kā būs. Es vēl domāju, bet vēl es gribētu arī ar lopiem nodarboties. Visu kopā man patīk. Pirmkārt, mēs gribam teikt lielu paldies Zemkopības ministrijai, kur arī mūsu ideju atbalstīja arī finansiāli, dodot līdzfinansējumu. Mūs pārsteidz aģentūras kultūras darbinieki. Es viņiem ļoti lielu paldies gribu teikt visiem par atsaucību, par to, ka problēmas mēs vēl nebijām izteikuši, kad viņi jau tās mums sāka palīdzēt risināt. Es godvārds gribu teikt ļoti, ļoti lielu paldies aģentūrai Kultūra par sadarbību. Un tad ir neskaitāmas organizācijas, kas mūs atbalsta. Visus, ko jūs šodien redzat, gan dzīvnieki, gan degustācijas, gan dažādas aktivitātes, ko organizē, tas lielākoties ir ieinteresētu cilvēku brīvprātīgais darbs. Šī fantastiskā lauku sēta ir Lauksaimniecības universitātes kokapstrādes katedras un mekas nopelns. Mēs labprātāk redzētu visas jaunās kūtiņas, kas būtu taisītas tieši no koka. Kā es redzu, šīs konstrukcijas ir lielisks piemērs, kad var sagatavot šīs lietas. Milzīgi ieguldījumi šajos pasākumos dod arī brīvprātīgo līdzdalība. Tas ir tāda lieliska iespēja iegūt kaut ko jaunu pieredzi, jaunas zināšanas, darboties ar cilvēkiem. Tas ir tas, ko varbūt es vēlos vai man patīk. Es jūtos lieliski. Es šeit esmu pirmo reizi, es nebiju Valmierā. Andris man uzaicināja. Es jūtos diezgan priecīgi par to esmu. Es nenožēloju, ka šeit atnācu, jo tā tomēr ir pieredze un es arī savus skolas vārdu. Noteikti nav īpaši jāuzsver, ka šie jaunieši ir izvēlējušies augstskolu, kuras piedāvātās profesijas būs vajadzīgas vienmēr un visur. Ēst vienmēr cilvēki gribēs, būs nepieciešamība, un šī universitāte ir vienīgā, kas piedāvā, godīgi sakot, šādu veidu izglītību, augstāko. Tieši tajā pašā dienā, kad lauki ienāca Jelgavā, noslēdzās arī dažādu pasākumu cikls, kas veltīts Latvijas Lauksaimniecības universitātes 150 gadu jubilejai. Pasākumu kulminācija bija Raimonda Paula koncerts, kas norisinājās Jelgavas pils pagalmā, kurā notika visu klātesošo sadziedāšanās. Šī mācība iestāde ir, man liekas, Latvijā viena no svarīgākajām. Kas gal galā Latvija ir zemkopības zeme, tomēr pamatā. Un man liekas, taisn mūsu zemei jāpiegriež vislielākā vērība. Tas ir vienmēr bijis mūsu peļņas, mūsu iztiksme un tā tālāk. Tāpēc es uzskatu, ka viņi dara ļoti svētīgu darbu. Agrāk teiksim, ka mums mērķis bija pārspēt Dāniju, lauksaimniecību. Tagad tā vajag tā domāt, lai mūsu produkcija, to, ko mēs ražojam, iet pa visu pasauli. Runājot par lauksaimniecību, uz vārdu dzimtene noteikti jāpaskatās tā kārtīgāk, jo Latvija nav tikai mūsu dzimšanas un dzīves vieta vai vieta, kur atgriezties. Tā zeme, uz kuras stāvam, ir milzīga zelta bedre, kurai mēs regulāri ejam garām. Ja pabraukā pa Latviju un pievērš pastiprinātu uzmanību vēl neapstrādātajām lauku platībām, negribot rodas jautājums, ar ko mēs sliktāki par vienu otru rietumu valsti, kas mazāka par Latviju, bet ar lauksaimniecības produktiem apgādā vai visu Eiropu. Par šo tematu noteikti jāizdomājas katram no mums. Pasākumi Lauki ienāk pilsētā ir norisinājušies Liepājā, Daugavpilī, Valmierā, Jelgavā, bet 14. septembrī Lauki ienāks mūsu galvaspilsētā Rīgā un apmetīsies Krastmalā pie Centrāltirgus un Spīķeriem. Šajā pasākumā būs iespēja apskatīt 7 lauksaimniecības nozares – lopkopību, graudkopību, biškopību, dārzkopību, zivsaimniecību, mežsaimniecību un tehnoloģijas.
Būs iespēja apskatīt vienu no Latvijas lielākajām un modernākajām lauku sētām 360 grādu vizualizācijā, apskatīt produktu sagatavošanas procesu, Latvijai raksturīgus mājlopus un mājputnus, izgaršot Latvijas lauksaimnieku ražojumus, kā arī apskatīt dažādus kultūras pasākumus un piedalīties konkursos un dažādās aktivitātēs.